BMX sporta klubs Tālava nu pat realizējuši projektu, kas izpaužas kā ārtrenažieru laukums, kur iespējams izmantot tik vienam. Tā paplašinot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī dažādojot pašu BMX sportistu treniņu iespējas un, protams, popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Trenažieru laukums atrodas atpūtas un sporta kompleksā Avotu blakus BMX trasei. Mēs esam patiesi priecīgi, ka esam pabeiguši projekta sporta laukumu rekonstrukcijā šo projektu, un šodien atklājam svinīgi to un gribam informēt sabiedrību, ka te var nākt un darboties, un tas viss ir pieejams visai sabiedrībai. Laukumā ierīkoti 3 ārtrenažieri – superspēks, divkāršā prese un dubultais ātrgājējs, kas paredzētu visu svarīgāko muskuļu grupu attīstīšanai. Gaidām visus, kuri grib trenēties. Protams, viņi nav arī viegli, bet interesanti. Ārtrenažieru laukums ir jau otrais ar līderu projektu konkursu starpniecību veidotais projekts, ko realizējis BMX klubs Tālava. Pirmais projekts realizēts gadu pirms Londonas olimpiādas 2011. gadā. Tā ir lielā superkrosa starta estakāde, kura deva iespēju tepat uz vietas Latvijā trenēties no superkrosa starta kalna. Tas ir tāds unikāls veidojums, kurš ir tikai sastopams Eiropā un pasaules lielajos mačos. Un tas ir olimpiskā standarta starta kalns. Trenažieru atklāšanā piedalījās arī Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds un biedrības no Salatas līdz Rujai administratīvā vadītāja Daiga Siliņa, kura apsveicot sporta klubu Tālava ar veiksmīgi īstenoto projektu dāvināja plūškoku stādu, kas augs un zaļos tepat pie sporta laukuma. Tā atgādinot par šīs vasaras ieguldījumu atpūtas kompleksa Avoti attīstībā. Un runājot par nākotnes plāniem, BMX klubam Tālava jau ir idejas par tālāko sporta attīstību. Par nākotnes plāniem globālais plāns ir tāds, ka, lai mēs sasniegtu pasaules līmeņa certifikāciju trasē, mums vēl jāuzbūvē 5 metru augsts starta kalns. To mēs esam jau izdomājuši, kur tas būs paralēli tam 3-metrīgām starta kalnam. Tad mēs varēsim uzņemt jebkurus mačus, kādi vien ir BMX velosportā. Jaunie sportisti ir mūsu nākotne, tāpēc ir prieks, ka tiek rastas arvien jaunas iespējas, kā viņiem un citiem interesantiem piekopt veselīgu dzīvesveidu.